Droši vien, ka piestāv. Es esmu Andris Ozols, agrāk valsts pusē, tagad augstskolā un Liepājas Sezā. Bet man tiešām liels gods, ļoti pavisam tāds uzreiz strauji lēciens pie Ulda Hmiļevska. Es domāju, ka mums piestāv zūmēties, iedziļināties jau konkrētā Liepājas nākotnes redzējumā ar detaļām, un pēc tam mēs par to vēl parunāsim. Tāpēc, Uldis, bez liekiem ievadvārdiem vēlos dot tev vārdu. Jā, sveiciens visiem Liepājas dzimšanas jubilejas gadā, izstādē ražots Liepājā. Un man paldies arī visiem, kas piekrita piedalīties šajā sarunā par to, kāda Liepājas nākotne, kāda mēs viņu redzam Liepājas ekonomiku. Nedaudz varbūt tāds vizionārs jautājums, bet 2040, tas ir 15 gadi no šī brīža. Tas ir tas, par ko es gribētu, lai mēs parunājam šodien šeit, jo tas, ko mēs darām jau šodien, to mēs varam redzēt izstādē. Mēs esam faktiski, šis tāds slaids no mūsu tāds tradicionālās prezentācijas, kas tad ir Liepājas industrija. Tā mēs vienmēr sakam, mums ir metāla apstrāde, mums ir tekstilu rūpniecība, mums ir elektronika, būvniecība, tāda izpratnē, kā Pielēna kungs stāstīja par būvniecību, tad būvu izstrādājumu, būvu detaļu ražošanu un vešanu eksportā un montēšanu dažādās citās pasaules zemēs un kuģu būvu remonts. Tas ir tie vaļi, uz kuriem Liepāja ir visu laiku balstījusies. Un tā klasiskā bilde, kā Liepājas rūpniecība izskatījās un kādu mēs viņu zinājām pirms 100 gadiem, un varbūt arī 50 gadiem, un pat arī vēl 20, ja tas ir skursteņi, kuri kūp, ir cehi, kur kaut kas tiek karsēts, kaut kas tiek kausēts, kaut kas tiek liets, bet vai tā arī ir tā mūsu nākotnes rūpniecība. Un tā izskatās šodienas rūpniecība, kas ir industriālie parki, kur ir modernas mūsdienīgas ēkas, kas ir uzbūvētas pēdējo gadu laikā. Mēs jau tā minējām, ka tas ir diezgan daudz rūpnīcas. Mums maz būvē varbūt veikalus, varbūt vajadzētu vairāk kādu, lai nav jābrauc citur iepirkties, bet 26 rūpnīcas 8 gadu laikā tas ir mums bija tāds ambiciozs mērķis, 4 gados 10 uzbūvēt, un mēs esam tā ieskrējušies, un šobrīd faktiski apstāties vairs īsti nav iespējams. Un mums ir izaicinājumi, kas ir priekšā, kur mēs attiecīgi šo te 2040 arī varēsim īstenot. Viens no tiem ir metalurga teritorija. Pirms 10 gadiem uzņēmums bankrotēja, tas bija liels trieciens, bet šobrīd mēs viņu pārveidojam par modernu, zaļu industriālu parku. Teritorija ļoti liela, kvadrātkilometrs, tas ir faktiski tādā mērogā skatoties visa Vecrīga, no Prezidenta pils līdz pat autoostai. Tas ir šis plašums, kurā mēs būvējam jaunas ielas un aicināsim jaunus uzņēmumus. Bet tad par to nākotni tā sanācis, ka Liepāja vēsturiski daudzas reizes ir izrādījusies tādā strateģiskā vietā. Liepāja ir izvēlēta gan caru laikos kā vieta, kur būvēt kara ostu, kara bāzi, tāpēc, ka ģeogrāfiska atrašanās vieta ir ļoti pareiza. Tāpatās arī izaugsme 19. gadsimtā, kad tika līdz Liepājai uzbūvēts dzelzceļš no Ziemeļu Ukrainas un attīstījās rūpniecība, attīstījās osta. Un šobrīd mēs esam nonākuši tādā nākamajā punktā, kur mēs strateģisko vietu redzam nedaudz no cita aspekta. Ir enerģētika, kura kļūst ļoti aktuāla burtiski pēdējo gadu laikā, un straujas izmaiņas dod atkal straujas iespējas. Un jautājums, vai mēs viņus varam paņemt vai nepaņemt. Un redzot to, ka šīs izmaiņas notiek, un Baltijas jūrā ir paredzēts būvēt daudz šos vēja parkus, tad mēs tā proaktīvi sākot strādāt pie tēmām, kuras ir deficīts, kā piemēram ostas trūkums Baltijas jūrā. Mēs esam šobrīd tikuši līdz tam, kad ir noslēgts teritorijas rezervācijas līgums ar holandiešu kompāniju Van Ord, kur plāno būvēt Liepājas ostā jaunu infrastruktūru teritoriju priekš vēja parku būvniecības, kas ir 100 miljoni eiro investīcijas. Un tad jau tālāk šis projekts aiz sevis ir pavilcis vēl vairāk, kā jau ministrs minēja, projektus, kas ir 500 plus miljonu investīcijas. Mēs šobrīd strādājam pie vairākiem. Viens ir ūdeņraža ražošana. Nevajag baidīties varbūt tās no kādas jaunas gāzes vai no jaunas vielas. Mums Liepājas Sezas stendā var pieiet klāt, tur tādi mutuļo balti dūmi. Ja, tas nozīmē to, ka ne viss, kas mutuļo, kas izskatās bailīgi, tiešām no tā ir jābaidās, bet vienkārši to vajag mācēt strādāt. Nākamais, kas nācis klāt, ir ilgspējīgas aviācijas degvielas ražošanas projekts, arī CO2 transportēšana. Latvijas uzņēmumi plāno samazināt CO2 emisijas
Un attiecīgi šis savāktais CO2 ir kaut kur jāliek, jāizmanto kā izēvielu ražošanā, vai arī jāved ārā un jāpumpē pazemē. Nu, tad šie tādi lieli projekti, kuri mums pēdējo faktiski gadu laikā mums ir izdevies viņus piesaistīt Liepājai, un tas mums dod tādu cerību un iespēju, ka mēs varam Liepājas ekonomiku nākotnē būvēt uz kaut ko jaunu nebijušu, un izmantojot šos te izēvielas, kuras caur Liepājai plūstu, vai šeit tiktu saražot, kas ir ūdeņrads, kas ir skābeklis, kas ir CO2, kas arī ir siltuma daudzums, kas paliek pāri. Nu, lūk, un iespējams, ka šī ir tā Liepājas nākotne, bet skaidrs, ka tas, ko mēs šobrīd daram, ir kaut kas tāds, kas vēl nekur neeksistē. Mēs mēģinām iet tādā industrijā, kas šobrīd nav. Un te man būs jautājums maniem kolēģiem šeit uz šīs skatuves, vai tas ir tas virziens, kurā doties? Nu, paldies, Uldi. Šī paneļa uzdevums bija, protams, nevis konkurēt ar mūsu iepriekšējo diskusiju paneli, kur ir tāds, var teikt, ceļamais dzīvei un redzējums, kur Liepā iet, ko saka statistika, ko saka visas Latvijas izredzes. Bet, ja reizi mēs Rīgu un Daunis Auerkungs ļoti labi ieskicēja šo tā kā pretnostatījumu, un skaidrs, ka Liepājai rūp Kurzem un rūp Latvija un rūp visvairāk pat Liepāja. Un tas meklējums ir tieši, kas šeit notiks, ko mēs te varam izdarīt, un tas, kas izskanēja, un bija pretruna, ko iezīmēja arī Uldis Pīlēns, es gribu arī pretrunas te likt galdā, par šo zaļo kursu kopumā, par šo stipri skaļi pieteikto gan Argentīnas prezidenta, gan ASV prezidenta to redzējumu. Un tagad man ir jādod vārds Tomam Nāburgam, it kā ceļamaize dzīvei, ka tagad karoks atjaunīgai enerģijai, zaļajai enerģijai. Un ir, protams, nosacīti mazās Liepājas, bet mums ļoti tuvās visa Latvija maza, liela lēmumi, bet Latvija reiz lēma veiksmīgi par VEFu, piemēram, 30. gados. Ja? Tas bija agrārā valstī paradoks. Agrārā valstī zemnieku virzīta saima nolēma ražot radioaparātus, kur nekāda ekonomiskā pamata tam nebija. Un izglītoja 2000 inženieru valstī, kurā nebija nekāda aizķere, lai tas varētu tā notikt. Ja tā būtu izgāšanās, pateiktu, tas bija skaidrs, ka tā ir izgāšanās. Tagad nenoliedzami Liepāja meklē savas nišas, atrod, un tās nav ierēģi vai politiķi atbildīgas nišas. Es ceru, ka mani kolēģi un inovāciju prorektori Lienbriedi ieliks savārto vēl, par ko mēs runāsim, bet tik gari dodot vārdu Tomam Nāburgam, es gribu tieši jautājumu arī uzdot. Vai mēs tagad netiražējam tādu nepareizu virzienu ar lielu optimismu, vai ir šī atbildība, kur Amerika ir daļai atpakaļgaiet ieslēgusi, arī ir kas cits noticis, un mēs tagad Liepājā sakam, ka tieši atjaunīgā enerģija ir nākotnes lieta. Ja? Un tad, lai Zilonis tiktu pieteikts istabā, ka ir Zilonis, tad lūdzu komentāru un arī savu redzējumu. Jā, pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo pasākumu. Liepāja ir tā vieta, kā mēs zinām, kur dzimst vējš, līdz ar to mums kā Vēja enerģijas asociācijai ir prieks padalīties ar saviem viedokļiem un savu redzējumu. Pirmkārt, ir skaidrs, ka mēs virzamies ekonomikā uz automatizāciju, elektrifikāciju, un vienīgais jautājums, kas mums varbūt būtu jāuzdod, kas būs šis elektroenerģijas avots. Tas, ka viss balstīsies elektrībā, es domāju, šeit mums nav jādiskutē. Tad ir jautājums par to, vai vējš ir tā pareizā tehnoloģijas, kur likt akcentu vai ne. Un vējam, tas nav mans viedoklis, ir Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Viņi veic regulārus updates par to, cik kura tehnoloģija maksā, cik viņas iegūtā elektroenerģija maksā. Ir tāds termins LCOI, jeb īpatnējās izmaksas uz 1 megavatstundu saražošanu, un tur joprojām vējš ir numur 1, ir zemāko pašizmaksu. Līdz ar to tas ir viens. Es zinu, ka ir daudzi mūsu diskusijā Latvijā, diskusiju telpā parādās alternatīva, ko varbūt vajag skatīties uz atomu. Es neesmu atomu eksperts, bet tas, ko rāda šis pats LCOI aprēķins, rāda, ka atoms A ir dārgāks. Un B, ja mēs paskatāmies uz tām valstīm, kas atomu mēģinājuši ieviest, tepat mums blakus pastīsimies uz Somiju, tad mēs redzam, ka šie projekti ir 15 plus gadu jautājums. Un jautājums, vai mēs varam 15 gadus tagad gaidīt, vai varbūt varam paskatīties uz vēju kā alternatīvu. Un vēja elektrostaciju var uzbūvēt 2-3 gados pie nosacījuma, kad ir iegūta, būvotļauja. Ja? Tur 2 gadu jautājums. To es teiktu tā, ka vējš ir viens instruments,
pietiekami efektīvs instruments, kur mēs varam izmantot līdz 2030. gadam šeit, Latvijā, un arī lokāli Liepājā iegūtu tīru, lētu elektroenerģiju, nosacīt tagad un uzreiz, kas varētu atbalstīt tās ekonomiskās aktivitātes, kas šeit ir plānotas. Ja? Un ja mēs runājam par to, ka mēs gribam augstu apmaksātas darba vietas, tad skaidrs, ka tās var būt tikai tās nozares, kur ir augsta automatizācija. Jā, tur to darba vietu skaits varbūt nav liels, bet tad vajag diezgan lielus mērogus, vajag daudz rūpnīcu, bet viņas viss balstīsies elektrībā un automatizācijā. To vējš, tas Trumpam vai citiem autoritāriem līderiem ir spilgti viedokļi, bet ekonomiskā loģika nav zudusi. Vējš joprojām ir lētākais enerģijas avots elektroenerģijas ražošanai. Es domāju, tā ekonomiskā komponenta ir pat pieaugusi ar labāku tehnoloģiju attīstību, jo nedaudz tādā īsajā versijā, pat neoponējot, bet komentējot, kāpēc bija nepieciešami visi dubultie tarifi, vēlāk viņi pārtapa par feed-in tarifiem, jo vairs nebija dubultā. Un ja jau tā enerģija pati par sevi ir rīcības spējīga un sevi atpirkt spējīga, kāpēc visu laiku ir šī valsts naudas atbalsta diedalēšana? Tad jau viņi ir ļoti laba. Jā, šobrīd jau neviens vēja parks kopš 20. gada netiek būvēts ar atbalstu. Un Eiropā, ja mēs skatāmies, līdz 20. gadam tas bija tāds kā vēja tehnoloģijas brieduma veicināšana caur subsidēšanu. Mēs zinām, ka jebkurā R&D vai kaut kādā sākotnējā, kad kaut kas nav komerciāls, ir nepieciešams atbalsts, jā, un kaut kādi instrumenti pastāv. Viņi pastāvēja visā Eiropā. Bet sākot no 20. gada, tad, kad turbīnas tādā vienkāršā valodā primitīvi runājot palika tik lielas un tik jaudīgas uz vienu īpatnējo uzstādīto turbīnu, kad caur to scalability pašizmaksa megavatam nokritās tik zemu, kad viņi bija spējīga šī pašizmaksa bez subsīdijām ir tajā līmenī, ka tu vari viņu pārdot ar rentabli. Kopš 20. gada šo tehnoloģisko izrāvienu vairs nav nepieciešams subsīdijas. Un tas izskatās, ka nebūs aktuāli līdz tam brīdim, kamēr elektroenerģijas cena būs 40 eiro uz megavatstundu vai 4 eiro centus kilovatstundu plus. Būs kaut kāds brīdis, ka šī elektroenerģijas cena nokritīs zem tā, un tad būs jautājums, vai tehnoloģija spējas progresēt tik tālu, kad viņa varēs zem šī līmeņa palīst, vai ne? Labi, paldies. Jā, tā kā es pats vainīgs un pats pieminēju šo Latvijas kādreizējo izšķiršanos, kas ir tāds veiksmes stāsts toreiz neapstrīdams, tas ir pirmspadomu laikos par to pašu VF runājot, tad izglītībai un izšķiršanās ir ļoti liela loma. Kā tad tā notiek? Nevis ar aģitāciju uzņēmējiem kaut ko būvēt, bet ka ir objektīvs pamats. Ka ir kadri, kas to var atrisināt, un ka Rīga arī nedrīkst, kā Daunis ļoti pareizi, man liekas, ilustrē to metropoles spēku, bet Liepājas atbildība ir, lai Rīga nav šis pumpis, ja, kas talants aizpumpē, mēs spriežam par visu Latviju, par skādi reģionam. Tātad šīs konferences mērķis ir tieši reģionu milzīgais spēks Latvijas kopējā vārdā. Un tāpēc es tādu ievadu virzienu tikai gribu pieteikt, jo, protams, Liena pateiks to, ko pati vēlas pateikt, un arī varēs novirzīties, bet mana tā tēze ir, kā lai RTU Rīga nepumpē tos liepājniekus prom labos, un attiecīgi, kā tu redzi, kas Liepājai būtu jādara un kur ir tās iespējas. Un tad es zinu, ka tu vēl par jaunu uzņēmumiem vēlēsies teikt, bet tur es tev papildu jautājumu uzdošu. Lūdzu. Paldies, ka atļāvāt teikt to, ko es gribu pateikt. Attiecībā par pumpēšanu, tad ļoti dīvains pieteikums. Manuprāt, nekad Rīgas Tehniskā universitāte kā valsts augstskola nav koncentrējusies uz kādu konkrētu pilsētu. Mēs runājam par atrašanās vietu. Fakts, kā mēs zinām, tad Latvijā tā īpatnība un īstenībā savā ziņā priekšrocība, kas arī tiek skatīta, ka zināšana jūdzi, kas apvieno 3 zinātņu universitātes, arī apvieno, ja nemaldos, 60% no studējošiem un diezgan daudz, man liekas, 70% no pētniecības jauda. Tā nu tas vēsturiski ir sanācis, bet tajā pašā laikā Rīgas Tehniskās universitātes klātesamība Liepājā ir bijis izsens. Tas nav nekas jauns un nevienu brīdi nav bijusi doma kādu vilināt uz Rīgu. Tas nav tas stāsts. Tas, ka šobrīd notiek milzīgas izmaiņas izglītības sistēmā, ir fakts, un es domāju, ka tas notiek šobrīd ļoti daudz dažādos virzienos. Protams, konsolidācija, kas ir mūsu šobrīd ikdienas jautājums vai dienas kārtības jautājums un absolūti ar augstāko prioritāti,
Tieši vakar bijām Rēzeknē, kur parakstījām vienošanos par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmā, un mums ir ļoti daudz darbiņa. Un darbiņš ir saistīts ar tādu pārorientēšanos uz reģionu interesēm. Jo iepriekš Rīgas Tehniskās universitātes uzdevums bija koncentrēties uz valsts interesēm, kas joprojām ir dienas kārtībā, bet reģionos ir diezgan specifiskas vajadzības, un tās mums šobrīd ir jāprioritizē un jāapkalpo. Tas nav arī kaut kas, ko mēs varam paveikt dienas laikā. Nē. Ir vajadzīgs laiks, un, manuprāt, mums ir izveidosies ļoti veiksmīgs dialogs ar Liepājas pašvaldību un sadarbības partneriem, kā mēs varētu mainīt arī izglītības piedāvājumu Liepājā, lai šos ambiciozus plānus, ko mēs redzējām pirms brītiņa, arī varētu atbalstīt ar nepieciešamo cilvēku kapitālu. Tā ir viena lieta. Otra, ko es gribu vērst jums uzmanību, ir absolūti skaidrs, ka studējošo skaits kritīsies. Ja? Tad to mēs zinām, mēs šobrīd esam īstenībā izaugsmes fāzē, aptuveni vēl 2-3 gadus, manu kolēģi var palabot, un tad būs kritums. Tas ir saistīts arī ar dzimstības rādītājiem, tad mēs šobrīd esam pirms krīzes laika augļos. Ja? Tad 2008. gads, visiem viss bija labi, bija daudz bērnu. Ja? Un tad palika netik labi, un tad viņi būs mazāk. Lūk, un kas noteikti radīs milzīgu arī izaicinājumu izglītības sistēmai, bet ne tikai izglītības sistēmai, bet arī visai tautsēmniecībai. Jo vienkārši darba spēka pieejamība samazināsies. Tas, protams, atkal dienas kārtībā ieliek jautājumu par produktivitātes jautājumiem, tāpat automatizācija, kas tika pieminēta un pārējais. Tas, ko es gribētu uzsvērt un kas šī gadījumā RTU gadījumā arī ir prioritārs Liepājā, ne tikai izglītības piedāvājumu salāgošanu ar ekonomiskajām norisēm reģionā, bet arī stiprināt pētniecību. Jo tā nav bijusi prioritāte reģionos, ļoti daudz dažādu apsvērumu, kāpēc. Bet, manuprāt, šobrīd mums absolūti iet roku rokā redzējums attiecībā uz Liepājas attīstības jautājumiem. Viss, kas ir minēts par zaļo enerģiju, un tas ir absolūti šobrīd tas, kur mēs gribam arī investēt savas zināšanas un savu pētniecisko kapacitāti, jo tas nav tikai kaut kas viens, kā šī gadījumā minētais vēja enerģija, tur ļoti, ļoti daudz dažādas tēmas, kur mēs redzam savu iesaisti. Tāpēc šeit mums ļoti vajag arī balansēt to izglītības sadaļu un pētniecības sadaļu, un tas arī ir mūsu prioritāšu sarakstā. Paldies. Es nelielu precizējošu par šo pētniecību vēlos uzdot jautājumu, jo, piemēram, Ventspilī savulaik pilsētā, kurā vispār nebija augstskolas, visa pētniecības attīstība asociējās ar to, ka vajag kopā ar pašvaldību arī vilināt speciālistus uz. Piemēram, uz Ventspili. Doktors Māris Ēlerts, Valdis Avotiņš, vēl virkne pārcēlās uz to. Man tagad ir viens jautājums, kā reāli tas dzīvē varētu izskatīties, un skaidrs, ja tas ir fokus un prioritāte, tad tas ir saistīts gan ar naudām, gan ar uzmanību, bet doma ir, ka tiem Liepājas izglītotiem cilvēkiem, kas noteiktā jomā specializējušies, palīdzēt ar rīkiem, vai arī vilinātu kāds uz pētniecības centru, tā kā Somijā uz Olu, lai uz turieni arī pārceļas vai stiprina arī citi kadri. Ja? Kā tas varētu īstenoties? Jo deklaratīvi, labs mērķis, kurš tad iebildīs, lai Liepājā ir sliktāk, bet kā tas dzīvē būtu? Jautājums jāsadala vairākās daļās. Tad pirmais, ja mēs runājam par pētniecības attīstību, skaidrs, ka tas ir personāla jautājums, un šobrīd arī pieminētās iniciatīvas kontekstā mēs attīstam jaunu formātu, kas saucās industriālā profesūra, ka mēs veidojam profesoru krēslu, ja, tas tā mēs runājam akademiskā vidē, tad profesora pozīciju, kas tiek finansēta daļai no industrijas ieguldījuma, atbilstot ar industrijas interesēm. Un tas ir tāds apusējs ieguldījums no tad attiecīgi universitātes puses un no industrijas puses. Tā būtu atbilde uz to jautājumu, kā mēs... Uzņēmumu nobalso ar naudu, ka viņi arī atbalsta. Jā, tieši tā, ka viņiem ir svarīga šī tēma ir svarīga ilgtermiņā un attiecīgi ir apusējs ieguldījums. Tas ir viens. Otrs, skaidrs, ka profesors ir kaut kas, un šī gadījumā ir runa par cilvēku piesaisti no Latvijas, no ārvalstīm uz konkrētu vietu, šī gadījumā Liepāju.
Otrs mums ir jādomā par, protams, jauno speciālistu piesaisti, nozīmē ir jābūt loģiskajai ķēdē, maģistratūra, doktorantūra un tad tālāk jau ceļš pētniecībā. Tas atkal mēs atgriežamies pie doktorantu jautājuma, kas ir visas Latvijas. Manuprāt, tāds viens izaicinājums mums ir pārāk maz doktorantu šobrīd, lai tam radītu arī tad būtiski ietekmi uz ekonomiku. Nu, lūk, un tur arī mums ir izveidots tas pats industriālais doktorants, kur mēs esam pilotējuši ar vairākiem partneriem ļoti, ļoti veiksmīgi, un mēs arī plānojam to stiprināt un turpināt, atkal veidojot tad industrijas partnerus, kur ir gatavi, kā tu minēji, balsot ar naudu. Vai šī gadījumā ir tādi vēl kaut kādi īpaši mehānismi, lai finansētu konkrētu cilvēku pārcelšanos, piemēram, uz Liepāju? Tas, ko es nevaru gan 100% apgalvot, bet ir dzirdēts, ka Liepājā ir izaicinājums ar dzīvojamo platību. Tas nozīmē, ka ja mēs arī gribam piesaistīt šos cilvēkus, mums kopastiski ir jādomā, kur viņiem dzīvot. Un tāpēc es domāju, ka tas arī jautājums, ko mums jārisina kopā ar pašvaldību, kopīgiem spēkiem, kā mēs varam veiksmīgi nodrošināt tādu pakotni. Mēs izdaram savu darbiņu attiecībā uz finansējumu piesaistes jautājumiem, tad attiecīgi kopastiski ar pašvaldību risinam dzīvojamā fonda jautājumu. Paldies liels! Nu jā, un tagad, protams, kā Andris Bite, kurš pats ir uzņēmējs, un es uzskatu, ka reāli pierādīs, ka ir lietas koks atrotītām piedurknēm un radīs lielu uzņēmumu, attīstīs, bet tagad viņa uzdevums šajā panelī, protams, ir paraudzīties no Liepājas skata punkta. Un šāds skata punkts, protams, kā Andrim ir, jo viņš pārstāv visu Latvijas darba devēju saimi, ja? Es domāju, ka man pat nav jāpalīdz tev ievirzīt tēmā. Tad tēma ir, ko var šī pilsēta, ko tu redzi. Tu esi pats zivinieks, ja drīkst žargonā runāt. Liepājā tagad ir ļoti liels zivinieks, ar Andra palīdzību ienācis ar 80 miljonu investīciju, kur visa pilsēta ir palīdzējusi, lai varētu elektrību pievilkt infrastruktūru. Pa 7 vai 8 mēnešiem ir tapis kaut kas neiedomājams, kas atspēko Dauņa Auvera teikto, ka Lietuvā ir labāk. Šis bija super demonstrācija, ka Liepājā ir vēl labāk, ja? Bet, droši vien tagad uzreiz vārds tev. Jā, paldies. Labdien. Kā jau Aigars uzrunā vai novēlējumā teica, īstenībā jau jāturpina tas pats, kas šobrīd ir iesākts, un tieši virzīties bija jautājums, kas ir labāk, vai rūpniecība ir labākā izvēle. Bet, manuprāt, nevis tāpēc var tikai, ka es esmu rūpnieks pats, bet tāpēc, ka manuprāt, tā ir visgrūtāk, protams, īstenojamā lieta, bet visstabilākā ilgtermiņā lieta, jo, kad tā fabrika šeit atnākusi, uzbūvējusies, palaidusies, tad jau nākošais aplis, kad viņi var pazust no šejienes, ir tikai tur 50-100 gadi. Ja, biznesa pakalpojumos, IT risinājumos tomēr ir padusē savu laptopu un aizbrauc strādāt uz citurieni. Ja. Un, manuprāt, tas ir tas ceļš, ko vajadzētu turpināt Liepājai iet, jo pirmkārt ir jau pieredze, kā to darīt, ir vēsturiskā tas drives un sapratne, kā tas strādā, gan attīstot vietējos, jāsaka gan, kad mēs esam maz to vietējo, kas varētu attīstīt, mēs esam varbūt netik turīgi, lai to naudu investētu, bet tie, kas ir gatavi to darīt, tiem ir jāturpina attīstīties, un lai kā vienmēr gribās ātri kaut ko sasniegt un kļūt par kosmosa lielvalsti, bet viss notiek dabiskā ceļā no vienkāršām lietām un maziem apjomiem uz lielākām un sarežģītākām lietām. Un uzreiz sākt spēlēt, ja tu vēl neesi dīķi iemācījies slidot NHL-ā, diez vai sanāks. Ja? Un tad jāļauj attīstīties vietējiem, bet lielākais potenciāls iegūt to scalingu un apjomi tomēr strādāt, tā kā jūs esat arī to pierādījuši ar ārzemju investoriem, tie, kas ir gatavi vai savu esošo ražošanu pārcelt uz šeit, tāpēc, ka šeit ir ērtāki apstākļi, izdevīgāki apstākļi, un lai vai kā jāatzīst, mēs tomēr šeit joprojām kā valsts, kā uzņēmēji un kā cilvēki, kas strādā uzņēmumos, esam gatavi tomēr strādāt bišķiņu vairāk, gulēt bišķi mazāk, ēst varbūt bišķi mazāk. Un tas to progresu, teiksim, uz priekšu dzen, nekā varbūt rietumu pasauli, kur joprojām bišķiņi ir aizgulējusies, ja? Vismaz rietumu Eiropā. Un tas ir tas potenciāls, ko var izmantot. Vairāk vilks uz šejien, vairāk arī būs, un tas augsts gan, kā redzam, šobrīd uzņēmumi, kas ir atnākuši ar nelielu
uzņēmumu uz šejieni ir laika gaitā izauguši. Un, ja mēs skatāmies līdz 40 gadam, tas ir ļoti īstenībā īsts periods, 15 gadi, un faktiski veiksmīgi tālāk strādājot pie šīs prakses, kāda ir, var, neteiksim, varbūt, šī gadījumā, Liepājas gadījumā mierīgi var dubultot, kā Valainis teica, ekonomika. Vai Latvijā tas viss izdosies, tas no viņa arī atkarīgs paši. Es tikai nesapratu, viņš gribēja uz strādājošo dubultot vai dubultot pret Rīgu. Man ir jautājums klātesošiem. Šeit ir pirmā paneļa dalībnieki. Ja? Seska kungs, Rostovs kungs, Auer kungs, un arī žurnālisti šeit ir. Un mēs esam izrunājuši to jautājumu loku, ko mēs grasījāmies paši pieteikt, un man vēl ir vairāk jautājumu sagatavot, bet varbūt jums ir kāds izteikts jautājums, kas pilnīgi urda ir palicis šeit neuzdots, un tagad vajadzētu par to vērst šī paneļa uzmanību. Lūdzu. Varbūt kas jūs esat un paņemt mikrofonu, jā, lai mēs arī saprotam. Sveiki visiem, esmu Daniels, esmu students, kurš šobrīd mācās Rīgā, bet esmu liels Liepājas patriots, un tāpēc arī šodien esmu šeit. Es gribēju jautāt, iepriekš tika minēts jautājums par dzīvojamām platībām. Es zinu arī, ka šī problēma ir izskanējusi arī Rīgā, runājot par Vecrīgas kontekstu, kā ir arī Liepājā. Ir, manuprāt, vairākas ēkas arī Liepājas centrā, kas ir Graudiela un vēl dažādas pilsētas vietas, kur ir lielas dzīvojamās ēkas. Viņas ir vecas, viņas ir jāatjauno, tas noteikti prasa lielas investīcijas, bet kāda ir plāna uz to, jo es zinu, ka ir arī kaut kādi plāni par to, ka tiek arī piesaistīts investīcijas no Lietuvas, lai celtu jauns projekts, bet varbūt ir vērts likt uz to vēsturisko pilsētas centru, kur iespējams veidot. Šis jautājums diezgan tieši uz manīm attiecās. Es vadu Liepājas domē attīstības komiteju, un mēs jau pirms dažiem gadiem attīstoties arvien vairāk ekonomikai un ražošanai, arvien vairāk no uzņēmējiem nāca signāli. Ja varbūt pirms kaut kādiem dažiem gadiem tie pirmie signāli bija, pašvaldība palīdziet mums pielikt ielu vai komunikācijas, tad nākošais jau bija tas, ko augstskolas saka, mums prasīja, kā būs ar speciālistiem, un nākošais, kā būs ar dzīvokļiem. Liepājas doma ir izstrādājusi savu zemes teritorijas, kas ir pie lielākā Liepājas jau mikrorajona jūras krastā. Es nezinu, cik mums tie hektāri, tur ir diezgan daudz. Mēs jau šogad sāksim būvēt jau tur tās komunikācijas iekšā, bet jau ir izsludināti pirmie konkursi tajās zemes teritorijās, uzņēmējiem, attīstītājiem. Mēs esam saicinājuši visus Latvijas lielākos mājokļu attīstītājus, esam viņiem pārunājuši, un ja kāds mūs te arī dzird televizorā, tad jau februāra sākumā, es atvainojos, 7. februārī ir pieteikšanās uz tām pirmajām 2 teritorijām. Mēs skaidri zinām jau tur vairākus uzņēmumus, kas tur ir gatavi daudz stāvu un daudz dzīvokļu mājokļus būvēt, arī tādas, ar kur būs skats uz jūru. Tas ir, teiksim, Latvijā mums jūra ir, bet nav daudz to mājokļu, kur jūru var skatīties. Tas ir tikai viens, un tad viens no Liepājas uzņēmējiem, kas ir šeit, arī šogad sāks arī, teiksim, vienu interesantu mājokļu objektu būvēt, un vēl. Tātad, teiksim, darba kārtībā ir diezgan daudz. Par tām esošām ēkām, diemžēl mēs tā kā no domas puses neesam tie lielākie noteicēji, jo ēkas ir vai nacionalizētas vai privatizētas, un ko mēs palīdzam? Mēs palīdzam, mums uzņēmums Liepājas enerģija, varbūt ir kāds pārstāvis, kuram ir katru gadu kaut kāda peļņa. Mēs to peļņu neizniekojam nekur citur, kā mēs viņu caur konkursu iedodam teiksim, vēsturisko ēku īpašniekiem atjaunošanā. Viņi var piedalīties konkursā vai daudz dzīvokļu ēku tur, teiksim, iekškvartālā atjaunošanā, kur pat var kaut ko līdz 90% nofinansēt, vai tur apgaismas vai soliņus, vai, kā jūs zināt, ka daudz dzīvokļu rajonos ne tur mašīnas lāgā, kur nolikt, ne tur ugunsdzēsējs var piebraukt. Vai, sakot, mājokļu tēma, vismaz manā skatījumā, tā mums ir, teiksim, viena no, ja ne pirmā, tad pirmā trīnieka aktualitāte, kur mēs to darīsim. Un vēl es gribēju uzteikt Rīgas Tehnisko universitāti, jo mums bija tāda interesanta viena tikšanās. Mēs visi vadības līmenī aizbraucām uz pirmo sarunu, jūs arī tur bijāt klāt. Un patīk, ko rektors teica. Mēs nākam uz Liepāju, lai jums palīdzētu attīstīt ekonomiku. Es turēšu jūs pie vārda. Paldies.
Cits Uldis, Miļevska kungs gribēja piebilst kaut ko. Jā. Par dzīvojumu fondu. Jā, piebilstot par dzīvojumu fondu, jā, skaidrs, ka var attīstīties tās pilsētas, kur pirmkārtām ir kādēļ tur dzīvot. Nu, tad tas ir pats primārais. Ja nebūs kur strādāt, ja nebūs šī ekonomika, nebūs iespēja nopelnīt, tad iemesls attīstīties pilsētai nav. Tas ir mūsu mērķis uzlikt, lai pilsēta augt, lai attīstītos, un lai vilkam būtu šeit. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie tādas patīkamas problēmas, ka cilvēki grib šeit dzīvot, un mums jāatrisina, lai būtu kur. Jā, tā ir tāda labā ziņa. Nav tā, ka telpas paliktu tukšas un nebūtu ko darīt. Skaidrs, ka gribētos, lai ātrāk renovētos vecās mājas, kas ir pilsētas centrā, bet tā pieredze liecina, ka ir daudz cilvēki, kur negrib dzīvot tur plašos 100-200 kvadrātmetru dzīvokļus, kas maksā diezgan dārgi arī viņus atjaunot, un tomēr jābūt arī tādam, saprātīgi kvadrātmetru izmēra ēkām, tāpēc ir pilnīgi noteikti jābūvē jaunas un jārenovē vecās, tā kā jāatrod ir tādi sabalansēti šie abi divi virzieni, kas ir ejami. Bet varbūt tās nedaudz atejot no mājokļiem, varbūt tas arī tā Liepājas pieeja, kas rada tādu dzīvīgu ekonomikas vidi. Liepājā pašvaldība vai SEZ nebūvē ražošanas ēkas atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām. Mums ir daudzi privāti industriālie parki, privāti industriālo telpu attīstītāji, kuri būvē ēkas, kuri remontē vecās padomju laika ražošanas ēkas, un tas ir radījis tādu veselu nozari, tad ražošanas ēku būvniecība, iznomāšana, pārdošana, tāds bizness, kurš arī attīstās. Tas, ko mēs darām no pilsētas puses, mēs pievelkam klāt infrastruktūru, piebūvējam ielu, līdzīgi, kā mēs darām Metlurgā. Un pa mājokļiem ir tieši tas pats stāsts, atšķirībā no varbūt tās kādām citām pilsētām, kur pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums ir tas, kurš būvē šo dzīvojumu ēku. Ja to sāks darīt pilsēta, tad privātie attīstītāji visticamākais Iebildīs. Neiebildīs, bet viņi nenāks. Viņi nenāks, viņi redzēs, ka tavā tirgu var ienākt pašvaldība. Turklāt jau mūsu arī labs paziņa Valmieras mērs jau iekļuva nepatikšanās principā ar tādu. Viņa pieteica, ka viņi attīstīs, būvēs, un tieši ar konkurenci, ar dažādiem aspektiem likumdošanā, tad mēs iegrimstam niansēs. Bet kā students ar savu jautājumu veiksmīgi uzjundīja veselu tēmu, ja, vai būs, kur dzīvot tiem, kam patīk šeit. Es gribu vēl vienu svarīgu teorētisku, jau zinām atziņu pateikt, ka arvien vairāk radošajās, piemēram, profesijās, un Liepāja ir izteikti pilsēta, kur ir kuldīgi arī iezīmējās ar radošo profesiju tādu lielu artavu, ja, pret iedzīvotāju skaitu. Un Liepāja ne tikai mūzikas jomā, mākslas jomā, arhitektūras jomā, ar pīlēnu, visu tā lielā uzņēmuma atbalstu, ir sevi īpaši pieteikusi. Arī ļoti daudz liepājnieki Rīgā vada sabiedrisko dzīvi un visā Latvijā. Bet, piemēram, Barcelona skaitījās kā piemērs, labs piemērs, vēlāk arī Prāga, tagad nedaudz Berlīna, ka radošās profesijas ir nevis, kur ir darbs, tur cilvēki dzīvo, bet viņi izvēlas patikšanu, kur viņiem ir harmoniska tā patikšana. Tātad ne tikai dzīvojamais fonds, bet kultūras dzīve, tāda, kas viņiem patīk. Liepājā ir viens no 2 simfoniskajiem orķestriem, labi, es tagad negribu akcentēt vienu tikai patikšanu, bet patīk dažādiem cilvēkiem dažādi iemesli. Sportā var patikt infrastruktūra, bet kaut kur citur te patīk citi cilvēki, kas šeit dzīvo, un kas notiek. Tāpēc es domāju, ka tieši attīstīt to patikšanu dzīvot Liepājā ar infrastruktūru un ar visiem daudz smalkākajiem rīkiem ir milzīgi svarīgi. Tā kā jautājums lielisks vienkārši. Vēl vai ir kāds jautājums, pirms mēs vēl izējam pašu pēdējo apli, jo mums arī ir jānobeidz šis panelis. Žurnālistiem nav. Vai kādam no klātsošiem pašiem palika, kas nepateikts, es par to enerģiju tik asi pajautāju, ka sajūtos vainīgs. Es gribu dot iespēju vēl labot. Es gribētu atgriezties pie tiem sarkanajiem burtiem, pie tā centrālā jautājuma, kāda būs Liepājas ekonomika 40. gadā. Es gribu izteikt komplimentu visiem liepājniekiem par to, ka jūs esat viena no retām pilsētām, kura tiešām ambiciozi skatās uz lietām un puslīdz ir ieskicējusi, uz ko jūs skatīsies. Speciāla ekonomiskā zona ir diezgan skaidri nodefinējusi, ka viņi ar šo klasteru ar kaut kādām 5-6 savstarpēji saistītām investīcijām, kas būtu saistītas tieši ar ostu, atkrastes vēja projektu un vispār atjaunojumu enerģiju, kad ir šāda vīzija, pietiek ambiciozi, un tas sasaucās ar to, ko Ozola kungs arī sākumā teica par Veifu, ja, ka mēs tiešām ar lepnumu varam atskatīties Minoks un viss tas, ko mēs zinām. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas televīzijas apraidi Eiropā palaida. Un mēs tiešām ar daudz ko, kur pilnīgi neloģiski, bet tas bija ambīcijas un bija skaidra vīzija. Un
Pīlēns ir tam UPB ir piemērs tam, kad ja ir vīzija arī no mazām, relatīvi mazām pilsētām var notikt lielas lietas. Un tāpēc es gribu novēlēt Liepājai šo ambiciozo vīziju virzīt uz priekšu, vismaz Sezama attiecībā uz šo zaļās enerģijas klasteru. Un pārējām pilsētām no tā mācīties. Un otrs gribētu pateikt, par cik es pārstāvu vēja nozari, kad nevajag skatīties, ir tāds teiciens, kad aiz kokiem ieraudzīt mežu. Ja mēs runājam par enerģētiku un vēja nozari, mēs kaut kā to nonivelējam līdz kaut kādiem betonu stabiem un kompozītu materiāliem, kas tur griežās fonā. Mums šobrīd paralēli Pāvilostā ir pulcējušies cilvēki, kurus uztrauc, un viņi redz tikai šos betonu stabus un griežosās šīs lāpstiņas. Bet mums jāskatās tālāk, mums jāsaprot, ka tas vējš vai vēja enerģija ir vienkārši viens instruments, kurš jāskatās kontekstā ar ekonomiku un ko tas dod ekonomikam, tām iespējām, ko tas pavērs. Jo, ja šī vīzija, kas ir Liepājas ostai un Sezam ielikta, lai viņa realizētos, tad tas vējš ir vienkārši papildinošs elements. Un ja tajā brīdī, ka mēs tādā plašākā kontekstā un ambiciozāk lietas ieraudzīsim, es domāju, mēs varam ļoti daudz ko izdarīt. Ja mēs skatīsimies ļoti atrauti, katrs tikai uz savu, katrs to deķīt vilksim uz savu pusi, tad mums, diemžēl, būs jākonstatē, ka mēs atpaliekam un vairāk no Lietuvas. Es atceros, Uldis Askungs, ka Vairvīķa Freiberga vienā pētījumā ierosināja, ka Liepājai vajag izmantot vēju, ko Toms tad to piedāvā ļoti izmantot. Un viņš te arī piedzimst, saprot, viņš te piedzimst, un tad viņš arī izdara darbu, tas vējš, un viss notiek. Nu, vēl ir burtiski pēdējiem kādam jautājumam iespēja, ja tāds nebūs, man ir viens jautājums, man Āris Ozoliņš, kurš vada lielāko prāmi, vienīgo, var teikt, prāmi šeit satiksmes termināli, teica, ka, vai Daunis Auers nav pārspīlējis ar to pilsētas mērogu, ka visā Latvijā dalīsim 50,000 un mazākie būs tie tauni. Un man jautājums, vai tu esi padomājis, nevis tikai pārnes šo klasisko izmēru town and city, bet ko mēs paziņojam, ka tikai Rīga, Daugavpils un Liepāja pārējās diskvalificējam, un tur nebūs bļaušana Valmierā. Tāda ir. Man te patīk, Liepājā man patīk tas, ko tu saki. Jautājums, vai citiem arī tas patīk? Nu, ne, definīcija, protams. Labi, tu esi atbildējis. Vai kāds vēl ko citu grib noslēgumu vārdos? Tātad 40. gads vēl tālu, bet liela darba priekšā. Jā, lūdzu. Nu jā, bija tas jautājums tieši uzdots, kāda būs Liepājas ekonomika 40. gadā. Un, manuprāt, ja iešu tādā pat ceļā, teiksim, kā iet un kā pietiekami ātri tas būs, tad viens skaidrs, ka šeit būs vairāk cilvēku, iedzīvotāji. Visdrīzāk tā daudznacionalitāte būs daudz plašāka nekā šobrīd viņi ir. Un ar to arī jautājums, kā sadzīvot un kā piemērot un kontrolēt to situāciju. Un trešais, visdrīzāk, es tā noprognozētu, kad kādā no jauncelto angāru stūriem būs pārcelt, iebūvēti ofisu un pārcelt ekonomikas ministriju un finanses ministriju šeit. Un vecs jau Alainis, kā ministrs, braukās katru rītu ar lēno vilcienu šeit strādāt. Vēl grib, bet es gribu Lienai vēl iedot vārdu. Šo grūti pārspēt. Bet tas, ko varbūt es gribēju paturpināt, ko Toms minēja, un manuprāt, Liepāja atšķiras ar drosmi. Un tas ir tas, ko arī mēs augstskolās ļoti gaidām, drosmīgas lēmumus, un šeit mēs viņus redzam. Un drosmīgi lēmumi, tas nozīmē, jūs skaļi esat pateikuši, kas jums ir svarīgi, uz kurien jūs ejat, un tas ir ilgtermiņā. Un mums tādi partneri patīk. Tā kā mēs ceram, ka šī drosme ir lipīga, un ka attiecīgi viņi izplatīsies daudz, daudz plašāk. Un runājot par to, kādu mēs redzam ekonomiku, ja tiešām šī drosme saglabāsies, ko es tiešām no visas arī sirds novēlu, es ticu, ka pēc 40 gadām mēs ieraudzīsim jaunu ekonomiku, jo mēs runājam par jaunu tirgu, jaunu uzņēmējdarbības veidu, jauniem uzņēmumiem, jauniem investoriem. Un tas būs absolūti atšķirīgi, kā tas ir bijis, manuprāt, līdz šim visā Latvijā. Līdz ar to arī to novēlu, ka 40 gadā mēs varētu jūs kā tādu modeli likt priekšā. Paldies, un tieši šo diskusiju noslēgt es vēlos nevis pats, bet iedot to izdarīt Uldim Kmiļevskim, kurš ļoti lielu arī
tehnisku darbu, tādu labā provokātoru darbu. Jūs, kungi, te aicinot, izdomājot, kuriem te būs būt un kurus mēs varam atvilināt, kuriem būs ko teikt. Tā kā, Uldi, pasaki, lūdzu, ko mēs te esam sarunājuši. Jā, paldies par viedokļiem, paldies par redzējumu. Man arī prieks, ka tas, ko mēs darām, arī kaut kādā mērā gūst tādu atzinību no pārējiem mūsu partneriem. Vienu paši mēs nevarētu, un tas, ko es redzu, ka mums izdodas pulcēt ap Liepāju un Liepājā tādus ļoti jaudīgus spēlētājus, jaudīgus partnerus, jaudīgus uzņēmumus, par ko mums lielākais prieks, ka viņi visi savā starpā ļoti aktīvi strādā. Es neredzu tādu sāncensību tādā negatīvā izpratnē, bet faktiski vairāk tādu vēlmi sadarboties, vienam otru palīdzēt, iedot roku, iedot padomu, lai katra atsevišķais projekts labāk un straujāk varētu iet uz priekšu un attīstīties. To es redzu gan Liepājas esošie uzņēmumi, kur savā starpā sadarbojas un palīdz, ja kādam kaut kas notiek un nesanāk vai kaut kāda problēma radās, tad vienmēr tiek palīdzēts un atrast kādu risinājumu, un to es redzu arī ar mūsu jauniem investoriem, kur tieši to pašu dara. Liepāja faktiski ir jau ļoti labi pastīties vēsturē. Es pats vienam vēstures posmam pats kā skolnieks gāja cauri, tas bija 90. gadi, kad Liepājas ekonomika sabruka, ko jau Saskungs pieminēja, kad rūpnīcas taisījās ciet un osta nestrādāja, un tā bija mana bērnība, kad autobus gāja tikai no rīta un vakarā, un bija diezgan slikti. Bet es pastudēju arī senāku vēsturi. Tas ir 19. gadsimts, kas viena gadsimta laikā Liepāja strauji izauga no 10 000 cilvēku mazas pilsētiņas, kas bija tad mazas pilsētas mērogs, līdz gandrīz 100 000. Un tas bija tas gadsimts, kad Liepā attīsties industrija un bija nauda, lai būvētu šīs skaistās ēkas, Berčī, ka arhitekts varētu strādāt, un viņam bija kur izpausties, tāpēc, ka pilsēta auga. Tas mērķis mums būtu šo te visu ceļu ejot, lai šis te gadsimts būtu līdzīgs tā, kā bija jau Liepājas uzplaukuma gadsimts, 19. gadsimts, ka Liepājas strauji aug un attīstās, un ka tā jauna ekonomika. Tas ir tas mans vēlējums pilsētai 400 gadu jubilejai. Liels paldies par šo vēlējumu. Apsveicam pilsētu. Un paldies paneļa diskusijas dalībniekiem.